Mīlulis ir mūsu katra atbildība. Diemžēl daži cilvēki šo vēstu kaut kur dzīvē ir palaiduši garām, un tad dzīvnieki nonāk patversmēs. Par laimi ir cilvēki ar plašu sirdi, un ja tu esi viens no viņiem, tad šodien tu uzzinās, kas jāzina pirms ņemt dzīvnieku no patversmes. Fiņķi iepazīstina ar savu labāko draugu ģimenes locekli. Tas ir Skonto, Latvijas dobermans. Skonto no patversmes. Var redzēt, ka viņš ir kāvies ar tīģeri, tāpēc viņš slikti redz, bet viņš ir super dzīvespriecīgs, viņš ir laimīgs. Nav vispār nekādas problēmas, ka tur suns ir akls vai kaut kā, nav vispār nekāda problēma. Sirsniņā iekrita tieši šis modelis, jo viņš izstījās visnabadzīgākais no visiem sunīšiem, kas tur atradās. Un kaut kā empātiski likās, ka laikam neviens cits par viņu tā neparūpēsies. Jebkurā gadījumā labāk viņam būs pie mums dzīvojoties dzīvoklī, staigājot līdzi vai kaut kādā veidā, ja mācoties no to jauno dzīvi. Bet Skonto mājās nav viens? Skonto nav viens mājās, jā. Roy. Tas ir milzis. Jums patīk izaicinājumi? Jā, viņi tādi divas pilnīgi dažādas pasaules, jā. Bet viņi fantastiski satiek un... Rojas ienāca nesen jūsu ģimenē. Jā, pirms mēneša, bet viņi, piemēram, šorīt visu pavadīja vienkārši spēlējoties. Tā ir pilnīgi cita mīlestība, tā kā to nevar izstāstīt nevienam draugam vai kameras priekšā, kas notiek jūsu ģimenē, kad parādās vēl viens daudzoņi. Tā kā tikai pozitīvas emocijas un tas pašam ir jāizbauda. Tā kā es domāju, ir jāmetās iekšā un to suņu ir ļoti daudz. Diemžēl, tas tā ir. Ļoti daudz. Labiem cilvēkiem labs dāvans, Fiņķi. Dāvana no mūsu draugiem dinozauriem. Paldies, sirsnīgs Skonto, Roy! Ja kāds no mūsu skatītājiem ir Fiņķi iedvesmots un arī vēlas paņemt dzīvnieku patversmē, kas ir tie pirmie soļi, kas jāspēr, kas vispār jāzina? Pirmām kārtām ir jānolem vispār, kādu dzīvnieku mēs sev gribam. Tā nedrīkst būt, ka mums ir vienalga, vai tas ir suns vai kaķis. Tā ir ļoti, ļoti nopietna izšķiršanās, jo mums jāstādās priekšā, ka kaķis vai suns dzīvo apmēram 15 gadus, mēs runājam. Tātad mums jāprot nomodelēt arī mūsu ģimenes dzīves pārmaiņas 15 gadu garumā. Ja ir šis lēmums pieņemts, suns vai kaķis ir izvēlēts mājās, tad atnāks pie jums, kas ir tas nākamais solis? Protams, ja tas ir kaķēns vai kucēns, tad tur varētu diezgan ātri vienoties par to, ka šis dzīvnieciņš dodas mājās. Ar pieaugušiem suņiem un kaķiem tur tomēr mēs lūdzam, lai nopietnāk pieietām. Ar suni, pieaugušu suni gandrīz nekad nevar aiziet mājās jau pirmajā reizē. Mēs piedāvājam nākt vienreiz, otrais, pastaigāties, lai sajustu to, kāda ir tā reakcija uz cilvēku, kāda ir savstarpēja sadarība, kā suns reaģē uz cilvēku pastaigas laikā, kā jūs jūtat viens otru. Tur iespējams būs arī kinologa kāda konsultācija vajadzīga, bet nebaidīties arī no tā, jo tas ir uz ilgiem gadiem. Un tā ļoti, ļoti nopietna izvēle. Mums jāpārbauda arī cilvēka finansiālā varēšana uzturēt šo dzīvnieku. Mēs dodam pilnībā sagatavot dzīvnieku, ir atārpots, atblusots, vakcinēts, sterilizēts, mikročipēts ar Eiropas pasi. Tas viss maksā. Un līdz ar to patversmes lūdz šo vai līdzfinansējumu vai ziedojumu, gan tādēļ, lai nosektu savus ieguldījumus, gan arī, lai redzētu, vai cilvēks aptver, ka tas viss prasīs arī nākotnē naudu, gan veterinārās izmaksas, gan laba barība, gan viss aprīkojums, kas ir vajadzīgs dzīvniekam. Tā nav lēta lieta. Un tad arī ir jārēķinās nākot uz patvērsmu, ka tas nav bezmaksas pasākums. Tas nav bezmaksas. Tad, kad cilvēks saka, mēs domājam, ka mēs izdarīsim labu darbu un mēs paņemsim šo dzīvnieciņu, tad es atļaus teikt, nokāp pagrabā, paņem vienu kaķēnu, izdari to visu, ko mēs esam darījuši. Un tad parēķini, cik tev tas izmaksās. Manuprāt, vispār Latvijā patversmēs šie daudzie suņi nonāk ne jau suņu dēļ, nevis sevis dēļ, bet tikai cilvēku dēļ. Tā ir atbilde uz to, cik atbildīgi mēs esam, cik izglītoti mēs esam, cik mēs esam informēti par šīm citu sugas ienākšanu mūsu dzīvē. Tāpēc ļoti, ļoti nopietni tam jāpieiet. Paldies! Jūs darat brīnišķīgu darbu, bet es novēlu, lai katram mīlulim atrodas mājas un patversmē mūsu sabiedrībā vieta nebūtu. Jau nākamajā Dinoteikā mēs runāsim par to, kā nodarbināt savu suni, jo nodarbināts suns ir laimīgs suns.